Добрый вечер, это опять Латвийский канал, программа «Без цензуры». Меня зовут Андрей Мамыкин, и в течение ближайшего часа наша гостья — это депутат Европейского парламента, в прошлом министр иностранных дел страны Сандра Калниете. Добрый вечер. Лавака. Спасибо огромное за то, что вы пришли на прямой эфир. Вы не жалеете, вот очень личный вопрос, что вы от большой латвийской политики, от того, что вы каждый день были в газетах, каждый день мелькали на экране телевизора, в репортажах радиостанций, ушли куда-то все-таки до сих пор в далекую и непонятную Европу. Сидит она где-то там в Брюсселе, считает среднестатистический зритель или читатель, и непонятно, чем занимается. Es faktiski tur jūtos ļoti labi. Tāpēc, ka es esmu 12 gadus pavadījusi diplomātijā, pēc tam es biju ārlietu ministre un īsti brīdi Eiropas komisāri. Un tās manas profesionālās iemaņas, kas man bija vajadzīgas diplomātiskajā darbā, precīzi ir vajadzīgas tagad. Un es domāju, ka es turpat varu izdarīt vairāk ar savu pieredzi, prasmi, valodu prasmi, nekā es varētu izdarīt šeit Latvijā, jo tā atšķirības starp politika tur un šeit politika ir ļoti personīga. Ja tu esi pozīcijā, tad tu esi gudrs, ja tu esi opozīcijā, tad tu esi muļķis. Tur vispār šāds pretstatījums nav, un tur vienmēr mēģina atrast labāko kompromisa risinājumu iespējamo. Nu, lūk, un tur ir nemitīgas starptautiskas sarunas par Eiropas likumdošanas aktiem, kas pārvēršās ļoti konkrētās lietās, kuras, diemžēl, lielākoties dalību valstīs neviens īsti nekad neskaidro. Jo tad cilvēki saprast, ka tie lēmumi tur nav sveši un no viņiem tālu esoši. Jo vienalga, vai mēs runātu lauksaimniecību, iekšējo tirgu, enerģētiku, tas skar ikvienu no Eiropas 600 miljonu iedzīvotājiem. А вы сейчас вот в основном чем занимаетесь, будучи депутатом Европейского парламента? Jā, nu, tad, kad es biju vēlēšana kampaņā, tad daudz vēlētāji man teica, jūs tagad ievēlēs, un tad jūs nodarbosieties ar ārlietām. Jo cilvēku apziņā ārlietas ir tā kā vismazāk vajadzīgā lieta. Un es devu solījumu, ka es strādāšu ekonomiski rakstura komitejās. Un es strādāju divās smagās likumdošanas komitejās. Viena ir iekšējais tirgus un patērētāja tiesības, kuras esmu uzrakstījis jau vairākus likumdošanas ziņojumus. Un es ļoti aktīvi strādāju arī lauksaimniecības komitejā, pat varbūt aktīvāk, jo šobrīd apspriež kopējās lauksaimniecības politikas reformu, kas nozīmē sarunas par milzīgu naudu, jo tā veido apmēram 37% no triljonu lielā Eiropas Savienības budžeta. Latvijai tā ir politiskā prioritāte numur 1 šī reforma. Tāpēc, ka tad, kad mēs stājāmies iekšā Eiropas Savienībā, tad Latvija bija nesen atdevusi atpakaļ īpašniekiem lauksaimniecībā zemes. Statistiskie rādītāji bija ļoti slikti. Tos vēl pastiprināja tas, ka mums bija vecā uzskaites sistēma, kas neatbilda Eiropas standartiem, un pēc šiem rādītājiem formulā saliekot skaitļus, iznāca, ka Latvijā ir vismazākie tiešmaksājumi zemniekiem. Un tā ir tā galvenā lieta, ar ko es tur nodarbojos. Un kopš es esmu ievēlēta, tad no pilnīgas neizpratnes, par ko ir runa, jo tad, kad es pirmo reizi norunāju un izstāstīju šo situāciju, tad daži kolēģi no Dienvidu Eiropas teica, bet jums viss ir lētāks, tāpēc jums ir tik zemi. Viņi nebija informēti par to, ka nekas nav lētāks, izņemot darba spēku. Šobrīd jau ir pavisam cita stadija. Mēs jau kopīgi meklējam risinājumu. Un mēs esam sasnieguši, tā dinamika ir tāda. Latvija saņem pašlaik 95 eiro par hektāru. Ja mēs paņemsim Kipru, to Grieķiju, tad tur ir apmēram 600 par hektāru. Komisija pagājušo gadu nāca klajā ar pirmo piedāvājumu jaunajā reformā, cik varētu būt, un tas bija apmēram 142 eiro par hektāru. Pašlaik Eiropas parlamentā būs viskarstākais posms, jo tikko dažas dienas atpakaļ mēs apspriedām likumdošanas ziņojumu uzmetums. Un šajā ziņojumā Latvijai tiek piedāvāti jau 172 eiro par hektāru. Un tas ir pusceļš no tā, ko mēs paši sev esam izvirzījuši.
tas ir ap 200 eiro. Un mums ir arī politiskas indikācijas, ka tas varētu būt arī sasniedzams mērķis, jo es domāju, kāpēc mēs to arī esam sasnieguši. Jo šī varbūt ir tāda pirmā reize, kad Eiropas institūcijās Latvija ir visos līmeņos, sākot no Latvijas zemniekiem un beidzot ar ministru prezidentu runājas vienā balsī un ļoti mērķtiecīgi. Un tad arī ir panākumi. Ну, можно сказать, что существует все-таки две разные Европы. Одна Европа, это, кстати, ваша любимая Франция, где до недавнего времени каждый 4-й евро датировался в сельское хозяйство, именно Франции, из дотации на сельское хозяйство. С другой стороны, это такие государства-пасынки, вроде Латвии, где, ну вот, 95 евро, и это самые низкие платежи, и это считалось нормальным, потому что, ну, там же французы... Jā, jo pēc formulas viss ir pareizi. Jā, katrs eirokrāts jums pateiks, bet tur ir viss pēc skaitļiem, jo tur nav nekāda diskriminācija. А по сути, Bet это pēc две разные būtības, Европы? jā, es domāju, ka šī plaisa vēl ar vienu nav pārvarēta, jo tas nenotiek tik viegli. Tam ir vajadzīgs laiks, jo neviena no Austrum Eiropas valstīm netiek uztvērta kā, es teiktu, 100% līdzvērtīgi. Bet to arī nevar pārmest ne kā augstprātību, ne kā snobismu, jo mēs katrs dzīvojam savās iekšpolitiskajās vajadzībās. Kā teica, manuprāt, tas bija Luksemburgas premjeras tagad, kad runāja par visu šo krīzi. Viņš teica, mēs jau zinām, kā ir pareizie risinājumi un kas būtu jādara. Tikai mēs nezinām, kā mūs varētu atkārtot ievēlēt pēc tam, kad mēs izdarīsim. Un līdz ar to, vienalga, par kuru valsti jūs nerunāsiet, katrs mēģina panākt pēc iespējas vairāk, lai savas valsts interesēs, bet tur ir viena nianse, ko ir ļoti grūti izskaidrot Latvijā tiem cilvēkiem, kas nekad tur nav bijuši. Jo tajā pašā laikā tā pati Francija vai Vācija ļoti labi apzinās, ka viena pati tā ir maza valsts globāli, ja mēs paskatāmies. Un ka tāpēc ir vajadzīgs šis gan viņu pašu intereses, gan arī kopējā Eiropas virzība. Un tas ir tas, ko tad visi kopā, vai tas būtu padomē, vai tas būtu parlamentā, tomēr mēģina atrast šo līdzsvaru starp nacionālajām interesēm un kopējām interesēm. Un tieši lauksaimniecības tiešmaksājumi ir tas gadījums, kad mēs esam spējuši tik spēcīgu signālu sūtīt, ka to ir visi sapratuši, ka šo jautājumu neapiet. Mēs viņu esam padarījuši par starptautisku jautājumu. Mēs vēl te pirms gada domājām, kādā veidā attīstīt kampaņu starptautiskajos mēdījos, lai vispār viņa ir pati attīstījusies. Šodien par Baltijas lauksaimniecības jautājumiem raksta. Un līdzīgi tas, un ko tas nozīmē? Mūsu ministra prezidentam ir tiesības padomē budžeta sarunās, tad, kad ir jau zināms kompromisa līmenis, teikt, bez tiešmaksājumiem es nebalsoju par budžetu. Un tajā brīdī viss apstājās. Un te parādās tā Eiropas kopējā interese. Un līgumi ir paredzējuši ļoti daudzas tādas vietas, ja, kur tomēr, ja tev ir būtiskas intereses tavai nelielajai valstī vai pat, teiksim, ziemeļa reģionam, ziemeļa valstīm kopā ar Baltijas valstīm, un ja jūs to skaidri pasakiet, tad viss iesaistās pieņemamam risinājumu meklēšanā. Ja? Gluži sev nenoņemot pēdējo kreklu, bet tomēr tā pretīm nākšana un solidaritāte ir pietiekami liela. Nu, šodien grūtais, protams, ir tas, ka ir smaga ekonomiska krīze, ko Latvija ir pārdzīvojusi. Mēs varētu teikt, ka mēs jau esam tajā drošajā galā, bet daudzās Eiropas valstīs viņiem viss vēl ir priekšā tikai. Un tas šo diskusiju par to, cik liels būs Eiropas budžets, tikai padara cietāku un sarežģītāku. Un, protams, kā arī lauksaimniecības budžets, arī reģionālajai attīstībai domātie līdzekļi, tie nāk no kopējā budžeta. Ja būs tā, ka beigās būs spiesti samazināt šo budžeta projektu nākamajiem 7 gadiem. Tas nozīmē, ka ies uz leju. Vai visur proporcionāli, es nevaru pašlaik atbildēt. Es pieļauju, ka nē, ka tādas jomas kā inovācija un citas lietas, kas stiprina konkurenci, tās tiks nedaudz pasargātas, bet, teiksim, lauksaimniecībā noteikti
budžets tad ies uz leju. Вот смотрите, простой-то обыватель, простой человек, он судит о сельском хозяйстве, приходя, например, в магазин. Вот скажите, член комитета по сельскому хозяйству Европейского парламента Сандра Калнете, она может, сидя там, в Брюсселе или в Страсбурге, восстановить латвийские сахарные фабрики? Nu, vispirms ir jāpasaka, ka lēmums par cukuru fabriku likvidēšanu Latvijā bija saistīts ar pašu fabriku lēmumu. Un ko tas nozīmē? Šie uzņēmumi saņēma milzu kompensācijas. Kompensācijas saņēma arī attiecīgās pašvaldības, vai tā būtu Jelgava, vai tā būtu Liepāja. Kompensācijas saņēma arī cukurbiešu audzētāji. Un, ja mēs paskatāmies, cik šodien vēl ar vienu saņem cukurbiešu audzētājs uz šīs kompensācijas rēķina un salīdzinām ar graudu audzētāju vai pienlopkopības cilvēku, ja, tad tur ir ļoti liela starpība par labu cukurbietēm. Tas jautājums ir cits, jo atjaunot jau var jebko. Taču mums ir jāapzinās, cik mēs esam tajā brīdī konkurētspējīgi un cik cukura tad mēs varam no 1 tonnas bietas iegūt. Jo ir bietas siltākos reģionos, kur neapšaubām vienā procentuāli ir daudz vairāk cukuru iekšā. Un, piemēram, Lietuva, kas ir saglabājis savas cukuru rūpnīcas, vēl šis cukurs ir daudz dārgāks. Runa ir šobrīd par pilnīgi kaut ko citu. Jo Eiropā sāk veidoties situācija, kad cukura pietrūkst. Ir ārkārtīgi pieaudzis globāli cukura patēriņš, jo viena daļa no tā, ko agrāk patērēja pārtikā, aiziet degvielai. Un Eiropā ir atsākusies diskusija par to, kā atrisināt šo jautājumu. Un arī Latvija ļoti uzmanīgi sekos, kā šī diskusija attīstīsies. Но вы можете ответить в категориях «да» или «нет»? Будут ли восстановлены латвийские сахарные фабрики? Es personīgi domāju, ka nē, tāpēc, ka ekonomiski tās nav rentablas. Es personīgi tā domāju. Un tie, kas ar šo tādu, es teiktu, mitoloģisko tēmu, ja, jo tas ir viens no mītiem, kas mums nāk no starpkara perioda līdz, bet tā bija viena cita ekonomika, arī globāli cita. Jo tas ir tāds tā kā Latvijas valsts identitātes viens no elementiem. Вы же помните, во времена Улманиса требовали сахара, protams, un to ļoti daudz arī atcerās, bet tie, kas uz šīm jūtām spēlē politiski, es domāju, ka tie ir lēti paņēmieni, kā gūt popularitāti. Ekonomiskā realitāte ir daudz skarbāka, un Latvijas lauksaimniecības nākotne ir graudkopībā, pienkopībā un pārstrādes rūpniecībā. Слушайте, вы так хорошо разбираетесь в некоторых профессиональных сельскохозяйственных терминах, прям называете там дотации. А вы когда последний раз были там, не знаю, на Ниве? Или на поле, где колосится рожь или пшеница? Nu, pirmkārt, man ir lauka mājas. Es esmu katru nedēļas nogali tur. Раз в неделю. Хорошо. Jā, reizi nedēļā. Es regulāri tiekos ar Latvijas lauksaimniekiem, ar lauksaimnieku organizāciju cilvēkiem. Piemēram, tā kampaņa, ko mēs īstenojām, mans birojs noorganizēja Latvijas lauksaimniekiem un vispār Baltijas lauksaimniekiem, tāpēc, ka neviens cits jau nestrādā no Baltijas valstīm. Šajā komitejā vairāk nekā 20 tikšanās ar visietekmīgākajiem lēmējiem budžeta, reģionālajā un lauksaimniecības politikā. Tad tā mūsu sadarbība ir, es teiktu, vispār paraugs, kā vajadzētu strādāt visām sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām ar tiem nedaudzajiem deputātiem, kas no Latvijas ir ievēlēti Eiropas parlamentā. Bet pat cik es strādāju arī otrā komitejā, es redzu, ka tur tas tā nav. Es varu aizsūtīt šo likumu projektu uz kādu asociāciju, es nekad nesaņemu atbildi. Это по внутреннему рынку и защите прав потребителей. Jā, un es, piemēram, ja es aizsūtu uz zemkopības ministriju, kaut vai tie 4 likumdošanas ziņojumi, viņi apmēram iznāca nedēļu pirms apspriešanas, bet tad vēl viņi bija tikai angļu un franču valodā, tādiem gabaliem kopā ar portugāļu valodu, jo rakstītājs bija Portugāls. Protams, ka viņi ir tagad pilnībā pārtulkoti. Bet zemkopības ministrija savu pirmo vērtējumu izdarīja tūlīt, jo manā birojā nav eksperti. Un arī nevar būt. Mēs esam pārāk nelieli, mēs esam 3 cilvēki mani komandā, jā, un tad vēl daži Latvijā. Ja es aizsūtītu uz kādu no citām ministrijām, tur mēnešiem es nekādu atbildi nedabūtu. Слушайте, фантастика. А корову можете подоить? Ziniet, jā. Es braukšu atklāt rūpnīcu Latvijas piens
ko 600 Latvijas zemnieki ir apvienojušies kooperatīvā, un es domāju, šī ir tā reize, kad es varētu parādīt, ka es tiešām māku slaukt govi. Es pat aizgāju pie kaimiņa papraktizēties, jo es pēdējo reizi slaucu, ka man bija kādi 16 vai 13 gadi, ja? Bet, diemžēl, visā tajā ceremonijā tur iznāk tā, ka tur īsti nav vietas to nabaga gotiņu atvest, ja? Un es arī atceros, ka tad, kad man iekrita tā kārtas strādāt kopā ar lauksaimniecības un zivsaimniecības komisāru Fišleru Prodī komisijā, tad Latvijas avīzē parādījās ļoti, ļoti asprātīga karikatūra, kurā biju es ar spaini un baltu halātu un teicu, tas man ir liels izaicinājums, jo tie bija mani vārdi, jo tā bija diezgan apstulbinoša ziņa priekš manis toreiz. Un tā gotiņa ir pagriezusies un skatās uz mani un saka, man arī tas ir liels izaicinājums. У нас тоже большой челлендж-вызов, потому что реклама на Пятом канале, а сразу после рекламы мы вернемся в эту студию. Оставайтесь на Пятом. Мы вернулись в прямой эфир, обсуждаем уже, если на Фейсбуке и на Твиттере Сандра Калнета, депутат Европейского парламента. Сейчас она есть в нашей студии. Еще раз добрый вечер. Labvakar. Kstati, на Фейсбуке вы сами пишете все? Facebookā es atzīšos, es pati nerakstu. Tur tomēr raksta man palīgs, bet Twitterī es rakstu pati. То есть, понятно, с Фейсбуком ложная, двойная, так сказать, дно, двойные стены, никакого человека нету, все помощники. Интернет — это среда, которая человека прячет, и даже Сандра Калнета сама в Фейсбуке не появляется. Es vienkārši fiziski to nespēju, jo es dienā saņēmu apmēram 400 vēstules. Ja, kas ir dažādi dokumenti un tā tālāk. Un līdz ar to bija jāsadala. Un tā kā Facebooks, es pat nemāku ar viņu strādāt, es to arī godīgi atzīstu. Ja. Un tad mēs pārunājam, un tad man palīgs ātri ieraksta. Jo man tomēr šogad būs 60 gadu. Ja. Un es faktiski esmu piedzimusi laikmetā, kad telefons bija brīnums, jo man bija 36 gadi, kad beidzot ievilku telefonu. Un es tik viegli pa sociālajiem tīkliem nemāku staigāt. Otrakārt, es nezinu, kā jūtās citi mani vienaudži, bet mēs augām kultūrā, kur cilvēki visu laiku viens otram neraksta. Piecēlos, padzēru kafiju, nezinu, ko darīt. Ja? Nu, man neliekās, ka tas ir interesanti citam pastāstīt. Un tāpēc es arī diezgan rakstu tad, ja man tiešām ir ko pateikt. Ja ir kaut kāds īpašs notikums, vai kā pagājušo nedēļu, kad Dombrovskis uzrunāja Eiropas Tautas partiju grupu, pusotru stundu viņi klausījās, viņš saņēma standing ovation, ja, pašās beigās, un tas bija tik vienreizē, ka es šad tad ietvītoju kaut ko no visu tā, ko viņš teica. Tāpat arī, kad apsprieda likumdošanas ziņojumu par tiešmaksājumiem lauksaimniecību, arī es ietvītoju, ja, jo es paralēli klausos, un tad es, pat cik man ir īpats, vai ne, es varu to izdarīt. Да, ну, кстати, просто у каждого поколения, наверное, этот конфликт со следующим поколением, научно-техническим прогрессом на своем уровне. Я когда старшему сыну сказал, что первый мобильник у меня появился в 22 года, говорит, пап, ты что, я уже вообще все 6-7 лет ходят, о чем-то, да, в 22 года у тебя мобильник появился, какой позор. Вот. Значит, у нас Сандра Калнета, депутат Европейского парламента. Я о чем вас хочу спросить? Вы говорите, что большой вашей, сильной стороной, скажем так, работая в Европе, является знание языков. Вот такой вопрос. Вы сейчас говорите со мной на латышском языке, потому что не владеете русским, потому что плохо им владеете, или это какая-то, так сказать, принципиальная ваша другая позиция? Gan. Ja, pirmkārt, es uzskatu, ka man kā Latvijas politiķei ir jārunā latviski. Un, protams, ja mani intervētu Krievijas televīzijas kompānija, es mēģinātu runāt krieviski, bet ir arī jāsaprot tas, ka es gadiem strādāju angļu un franču valodā. Un man, piemēram, nav profesionālā terminoloģija. Jūs pirmīt man uzdevāt jautājumu, kurā bija vārds ņiva. Ja jūs nebūtu pēc tam pateicis poļi, es nebūtu sapratu. Pirmi, labība slauki. Jā, lūk, un tā kā vienkārši, lai neiebrauktu auzās, kā latviski mēdz teikt, es dodu priekšroku tad runāt tur, tajā valodā, kur es jūtos arī stabili. Bet es arī principā uzskatu, ka Latvijā ir jārunā latviešu valodā, jo es domāju, ka runājot, stostoties krieviski, faktiski es nepalīdzu Latvijas citautību iedzīvotājiem apgūt latviešu valodu.
Bet runājot latviski, un ja tas notiek cieņu pilni, kāds ir mums saskarsmes modelis? Mēs jau šeit arī to demonstrējam. Ja es tirgu iepērkos pie pārdevējas, un viņi ar mani runā krieviski, es ar viņu runāju latviski, mēs abas lieliski saprotam. А были случаи, когда вот ни бум-бум по-латышски не понимают в Латвии? Redziet, nevienam jau nav uz pieres rakstīts, vai viņš ir šeit padomu laikā bijis vai nē. Вы просите картошку, а вам мороженое подают. Вы просите свеклу, а вам... Tādas lietas nav. Ja tur iet kaut kādās, tur briesmīgi izvēršās kaut kādas diskusijas, varbūt, ka tad varētu būt. Bet es šeit gribēju kam citam pieskārties. Mans vīrs ir viens no tiem latviešiem, kur ģimene devās rimdā. Ja? Un viņam, protams, ir grūtības šeit Latvijā, jo cilvēki nevienmēr notic, ka viņš tiešām nesaprot. Ja? Jo man tas ir, es saprotu, es atbildu latviski, un cilvēki, vienkārši tā ir tāda dabīga situācija, bet tad, kad viņš pasaka, ka viņš nesaprot, tad cilvēki jūtās, tādi tā kā uzreiz dusmīgi. Bet es domāju, ka arī mūsu citu tautību cilvēkiem Latvijā ir jāsaprot, ka mūsu likteņi ir tik mezglaini, ka mēs nekad nezinām, ar ko mēs runājam. Ja? А вот референдум был по статусу государственного языка для русского языка 18 февраля этого года. Вы как голосовали, если голосовали? Protams, ka es balsoju, un es arī publiski daudzkārt savu pozīciju paudu. Protams, ka es balsoju par to, lai latviešu valoda būtu valsts valoda un vienīgā valsts valoda. Скажите, вы думали о причинах, которые привели общество, страну, общину граждан к этому референдуму? Jā, protams, un es arī otrajā dienā pēc referenduma uzrakstīju tādu pēc ilgāka laika blogu par šo tēmu, un es domāju, ka tā atbilde ir, jums viņa droši vien nepatiks, ja, bet... Откуда вы знаете? Nē, es tā pieļauju, jo ne Latvija nav pirmā valsts, kas atrodas pēckoloniālā situācijā. Un tās ir ļoti dziļas rētas. Varbūt, ja es nebūtu strādājis Francijā, es nebūtu redzējusi, cik dziļas šīs rētas ir. Jo es strādāju Francijā, tātad 97. 2002. gads, Alžīrijas karš. Jā, Alžīrijas karš bija 50. gadu vidus. Ja. Vēl ar vienu tie francūži, kas atgriezās no Alžīrijas atpakaļ, un tie ir francūži, ja, bet viņi tur ir vairākas paudzes dzīvojuši un tā, viņi nebija īsti integrējušies Francijas sabiedrībā, un uz viņiem drusceņi arī darba tirgū tā skatījās tā kā no augšas. Es nemaz nerunāju par tiem alžīriešiem, kas karoja Franču armijas pusē. Viņiem vieta nav vairs ne Alžīrijā, ne viņiem ir vieta Francijā. Un es uzrakstīju rakstu par tām postkoloniālās apziņas problēmām, ar kurām sirkst valstis kā Latvija. Un tās sekas ir kā latviešu kopienai, tā arī visu citautiešu kopienai. Un tās ir saistītas, ka vieniem liekas, ka viņiem ir kaut kas atņemts un ka viņiem tiek darīts pāri. Bet patiesībā tā ir viena vēstures situācija, kurā ir tikai viena izvēle. Vai nu to pieņemt, un tad dzīvot, teiksim, kā pasakās, laimīgi, vai arī nemitīgi nesāt akmeni azotē. Ja? Un no tā, ko es esmu redzējis Francijā, es varu teikt, ka neviens no tā laimīgāks nav. Un savukārt atkal no Latvijas puses, ja, mēs jau arī sirkstam ar nepietiekamu pašapziņu. Ja. Šajā ziņā es ar lielu apbrīnu skatos uz mūsu igauņu kaimiņiem, kur daudz noteiktāki ir pieņēmuši savus integrācijas lēmumus nekā mēs. Un kaut vai tas, ka es runāju latviski ar krievu auditoriju, arī ir viens no signāliem, ka es ļoti labi apzinos to, ka šī ir Latvija, es esmu latviete, un tā ir pilnīgi dabīga situācija. Turpretī Latvijā bieži vien ir gandrīz vai tāda sajūta, kā tad tā, mums taču vajadzētu tā kā panākt pretī, un visiem atkal tā draudzīgi un mīļi runāt krieviski. Tas jau nepalīdz nevienam, ne otram.
Ну вот, кстати, что касается Эстонии, упомянутой вами, а почему Латвия, в отличие от Эстонии, не дала пассивное избирательное право не гражданам своим на местных муниципальных выборах? То есть нельзя баллотироваться, но можно голосовать за какого-то гражданина-кандидата. Nu, uz šo jautājumu, kāpēc Igaunija izšķīrās tā rīkoties, es jums atbildēt nevaru, bet Latvijas gadījumā es personīgi uzskatu, ka tas neveicinātu integrāciju. Может быть, в этом ключ integrāciju. успеха программы интеграции в Эстонии? Не только по-эстонски говорить с русскими Эстонии, но и дать негражданам избирательное право, разрешить даже tabličки, в принципе, на русском языке в местах компактного проживания? Nē, es nedomāju, ka tas ir galvenais iemesls. Es domāju, ka Igaunijā to, cik integrācijas slānis ir trausls, parādīja visi tie nemieri, kas Tallinā bija. Tas bija laikam 2007. gads, kad pārcēla bronzas kareivi tālāk vienā godājumā vietā, kur ir apglabāti daudz kritušie. Un tas bija ļoti plāns slānis. Un šajā ziņā nevajag lolot ilūzijas, un arī beidzot Eiropa 21. gadsimtā ir atmodusies no tā pieņēmuma, kas visu laiku valdīja visu pēckara periodu. Integrācija nav viegls process, un tas ir ļoti lēns un ilgs. Un pamatos, ja es neesmu speciālists šajos jautājumos, jums tur ir jāintervē tie cilvēki, kas ir zinātniski pētījuši un tā tālāk. Bet pamatos, ja, ir jābūt divām lietām. Jārada apstākļi, un cilvēkiem ir jāsaprot, ka integrēties ir arī nevis tikai viņu vēlēšanās, bet arī pienākums. Diemžēl. Jā, diemžēl, protams, tā ir katra izvēle. Viņš var izvēlēties to nedarīt vai darīt, ja, bet principā visa Eiropas prakse, ja, vai Amerikas Savienoto Valstu prakse parāda, ka ir vairākas fundamentālas lietas, ap kurām notiek integrācija. Bet es negribētu šajā diskusijā iet iekšā, tāpēc, ka es arī Eiropas parlamentā неstrādāju ar šiem jautājumiem. Нет, меня интересует ваше мнение как женщины, матери, бабушки, гражданки Латвийской Республики, политика. Я больше не говорю с grūti, ja, no tā profesionālā, ja, un politiskā līmeņa iet uz to privāto. Jo, redziet, es uzskatu, ka šie nav privāti jautājumi, šie ir valstiski jautājumi. Un tas, kas ir manas privātās izjūtas, arī attiecībā uz integrāciju vai to sociālo dialogu, kāds šeit Latvijā pastāv, un cik glaimojoši vai neglaimojoši, vai pareizi vai nepareizi ir tas, ko es kādreiz lasu Krievu presē par latviešiem ļoti būtiskām lietām, ja, es dodu priekšroku to nepadarīt par dialogu priekšmetu. Jo es domāju, ka tad 1-2 var ieiet zonā, kas ir tikai emocionāla un nedod nekādu risinājumu. Tas ir pēc tā dialoga apmēram tā, es muļķis, tu muļķis, nu, kad jau ieiet tādā, jo arī, lai cik jūs esat profesionāls žurnālists, ja, tieši tāpat kā es esmu pietiekami profesionāli politiķi, mēs abi esam cilvēki. Un mums katram ir lietas, uz kurām nospiežot, jūs noreaģēsiet. Un tieši tāpat noreaģēšies. Bet es nezinu, vai tas mūsu kopējai saprašanās lietai nāk par labu. Но референдум о языке, это было нажатие на вот эти вот болевые точки? Neapšaubāmi. Кого на чьи? Кто кому нажал? Nu, tie cilvēki, kas izvirzīja šo jautājumu par krievu valodu kā otro valsts valodu, viņi nevarēja nezināt, ar ko tas beigsies. Un es domāju, ka konkrēti, ja mēs runājam par dažu politiķu izvēli, piemēram, par to, kā Ušakova kungs izvēlējās aiziet un parakstīties, tik profesionāls politiķis kā viņš nevarēja zināt, pie kādas сасприегума sabiedrībā tas novedīs. Но он же честно поступил, он сказал, что я голосую за. Он не спрятался. Jā, bet tā bija viņa izvēle. Bet, redziet, viņš jau nav privātpersona, viņš ir politiķis. Ja, un viņam vajadzēja domāt, nu, tagad mēs esam šajā pēcreferenduma situācijā. Un, man vismaz tā, man iekšējie novērojumi ir tādi, ka cilvēki drusciņi tā kā arī ir atžirbuši, ka šādā veidā nevar iet tālāk. Ja, ka mums ir šeit jādzīvo kopā un mums ir jāmeklē kopēja platforma un cieņpilns dialogs, kā mēs то darīsim. Taču dialogs nav monologs. Tas ir tas, ko es vēlos. Ну, а что делать с теми 273, если не ошибаюсь, тысячами граждан Латвии? Граждан, это не какая-то не граждане плесни фиолетовая, понаехали тут, а граждане, которые пришли и сказали, мы хотим иметь русский язык как второй государственный в Латвии. Вот с ними что делать? В
принципе, в маленькой 2-миллионной стране. Jā, bet tad atbildiet jūs man ar pretjautājumu, uz manu pretjautājumu, bet ko darīt ar tiem gan arī 700 000, kas pateica, bet mēs negribam otru valsts valodu. Redziet, tā problēma jau ir šeit. Вы видите какой-то вот этот вот рецепт, если хотите, построения гражданского общества? Pirmkārt, abām pusēm ir tā jāievēl kelpu un jānoskait līdz 10. Un laimīgā kārtā mēs esam tādi Ziemeļa Eiropā. Jā. Otrakārt, arī ministra prezidents Dombrovskis reāli un arī vienotība reāli apzinoties šo problēmu, tomēr strādā pie nopietnas integrācijas programmas. Tas nozīmē gan zinām finansējumu, gan arī pilnībā atklāt un vērtēt un piedāvāt risinājumu visgrūtākajiem jautājumiem. Bet es gribu vēlreiz teikt, tas ir iespējams tikai pie ilgākā procesā. Tas nevar notikt vienā dienā, jo tās atmiņas, kas katrā no mums ir, viņas ir ļoti dzīves. Un ne visi cilvēki tik mierīgi par to pat var runāt. Es, piemēram, uzrakstīju grāmatu par savas ģimenes stāstu. В бальных тапочках в снегах Сибири? В чем, кстати, ее успех? В том числе и коммерческий успех, потому что она даже на чешский переведена. Я уже не говорю про французский, английский. Tūlīt viņi nāks japāniski ārā, un viņi ir arābiski, un tā kā viņi, es gaidu portugāļu un spāņu valodā, ja. Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka tas ir ļoti personīgs stāsts, un redziet, tā kā tā bija mana ģimene, tad es mēģināju arī radīt šo stāstu par ļoti ikdienišķiem cilvēkiem, kuros ik viens sev var atpazīt, jo tas var ar katru notikt, kas notika ar manu ģimeni. Ja? Un otrs, es domāju, ka tā grāmatas vērtība ir tajā, ka es mēģināju tomēr šo privāto stāstu ielikt tādā politiskā un vēsturiskā ietvarā, kas palīdz saprast, kāpēc tas notiek, jo normālās valstīs dzīvojušiem cilvēkiem viņa pirmā reakcija uz tādu stāstu ir, kāpēc jūs pie policijas negājāt. Ja? Jo viņi pat nevar iedomāties, ka policija var būt represīvas sistēmas daļa. Un te mēs nonākam vēl pie viena cita jautājuma par to, cik ārkārtīgi svarīgi tomēr ir skaidrība par vēsturi. Jo 50 un vairāk pēckara gadus tika pētīts nacisms, nekādu priekšstatu par to, kas ir citi totalitārie režīmi, tajā skaitā komunisms. Un tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, šis jautājums vairs nebija apējams. Un, piemēram, ja mēs tagad paņemam tiešmaksājumus lauksaimniecībā, un es varu nosaukt vēl citas problēmas, Eiropas ekonomiskās problēmas, ja? Viņas jau ir ļoti lielā mērā vēstures sekas, jo tur bija dzelzs priekškars, viena puse attīstījās brīvā tirgus ekonomika, otra pēc plānotās ekonomikas un pēc vispār tādas kontrolētas un nenormālā sistēmā. Un tagad šai pusē jāsaka, jums viena daļa nauda ir jādod tur, lai jūs to pacelt. Bet ne tikai nauda, viņiem arī atverās 100 miljonu tirgus vairāk, un viņi var šeit pelnīt, ir koproduktu pieaugums, jaunas darba vietas, jaunas patēriņš, jauni pakalpojumi un tā tālāk. Un arī savā runā, kad mēs apspriedām tiešmaksājumu ziņojumu, es tomēr pieminēju gan šo tirgu, gan šo vēsturi. Jo daži no deputātiem runāja par lielo upuri, kas tagad ir jānesa rietumu valstu zemniekiem, lai varētu zemnieki Austrumu Eiropā saņemt vairāk. Kāds upuris, ja? Вас услышали? Es domāju, ka tie skaitļi jau parāda, ka es esmu sadzirdēta. Скажите, родившись в деревне Тагура Томской области, вы можете сказать, что Россия – это ваша родина? Nē. Почему? No piedzimšanas brīža man dzimtene ir bijusi Latvija. Jo, ziniet, mana māte izsūtījumā, viņa nāca no vidusšķiras ģimenes. Un tas trauks, no kā mēs dzērām karstu ūdeni ar ievārījumu, varbūt bija bleķa krūzīte, bet pat zem tās viņa lika apakšā bleķa šķīvīti, jo viņa tā bija audzināta. Un tas bija tā viņas pārliecība, ka nāks diena, un mēs atgriezīsimies Latvijā. Un ar šo dienu, ar šo domu viņa mani ir izaudzinājusi.
man ir bijis iespēja redzēt visu pasauli. Nu, varbūt ne burtiski, bet ļoti daudz. Man nav mīļākas vietas par Latviju, un vismīļākā vieta no visām ir mans lauku mājas netālu no Alsungas, jo tur es tiešām jūtu, kas ir īstā Latvija. Скажите, должен ли гражданин Латвийской Республики русского этнического происхождения нести ответственность за русских по национальности НКВДшников, которые высылали вас и вашу маму, ваших родителей? Nu, atbildība vienmēr ir ļoti individuāls akts, un tas ir arī atbildība likuma priekšā. Bet es domāju, ka vienā ziņā gan tie cilvēki, kas Latvijā dzīvo, vai pēc brīvas gribas, vai kuras liktenis šeit ir atvedis, viņiem būtu jātiek skaidrībā ar vēsturi, ar faktiem, jo viens no tādiem nozīmīgākajiem politiskajiem vērtējumiem, ko Eiropas parlaments pēdējā laikā ir pieņēmis, ir 2011. gada jūnijā padome, tad piekrītot visu dalību valstu vadītājiem, pieņēma tāds secinājums par to, kas ir darams ar totalitāro režīmu atceri, piemiņu, pētīšanu, vērtēšanu. Un tur ir teikts, ka izlīgums bez patiesības un bez atceres nav iespējams. Un es domāju, ka cilvēkiem ar to ir jātiek galā. Šie jautājumi, diemžēl, Latvijā ir ļoti, ļoti emocionāli, bet ritēs laiks un эмоциональный сpriegums kritīsies. Но вот русские Латвии, они сейчас фактически, не в идеале, не в том, что мы хотим увидеть, а здесь и сейчас. Те, которые, я не знаю, смотрят Мамыкина по ТВ5 или читают газету «Вести сегодня», они кто? Они вот манипулируемые Путиным и Кремлем какие-то бараны, они люди как с разломанным сердцем, с разорванной душой, вот в основной своей массе. Вы этих людей, вы же их видите на базаре, вы же их видите там, не знаю, в общественном транспорте, на улицах и так далее. Вот кто эти люди, которые говорят не на вашем родном языке, у себя в семье? Es jums atbildēšu ar ļoti personīgiem vārdiem. Es domāju, ka viņi ir zināmā mērā vienas ilgstoša vēsturiska procesa upuri. Bet vai viņi vēlās būt upuri, jeb pilntiesīgi savu liktenes pārvaldītāji, tas ir katra individuālā izvēle, jo tas ir iespējams. Jo, piemēram, tad, kad es augu šeit Latvijā, es ļoti skaidri zināju, ka man nebūs nekad iespēja ceļot uz ārzemēm, un to man bija arī iespēja. Это после возвращения из Сибири, еще в советское время. Jā, man ir bijis iespēja pārliecināties. Bet es tāpēc neglabāju lielu rūgtumu sevī. Es izvēlējos tādu dzīves veidu, kas mani nesarūgtina, lai es varētu dzīvot tik pilnvērtīgi, cik tas ir iespējams. To situāciju un šodienas Latviju vispār nevar salīdzināt. Ja? Mums ir iespēja apgūt valodas, mums ir iespēja braukt. Mūsu vienīgā nevienlīdzība, kas tā īsti pastāv, ir mantiskā nevienlīdzība, bet tā pastāv visur cilvēks, kur vien ir. Ja? Un arī cilvēks, kas spēj, kam ir noteikts spējas, viņš vienmēr arī šīs lietas atrisinās savā dzīvē. Tā kā es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc Latvijā dzīvojošajiem citautiešiem būtu jājūtās kaut kādā veidā sliktāk. Es zinu, viens no jautājumiem, ko cilvēki visvairāk pārmet, kāpēc mums nav tūlīt pieejama pilsonība. Ja? Taču arī šeit būtu jāmēģina noņemt savu padomu cepuri un uzlikt latviešu cepuri un saprast, Latvijas pēctecība, uz ko balstās. Tā balstās uz pilsonības principu, jo Latvijas satversmē Latvijas tauta ir suverēns šajā valstī. Un ja mēs šo pēctecību gribējām uzsvērt, tad mums bija tikai viens veids atjaunot visu pilsoņu kopumu un dot iespēju visiem naturalizēties. Un naturalizācija nav nekas nepazemojošs, neiespējams. Piemēram, manam vīram, kurš ir trimdā audzis latvietis, lai viņš varētu strādāt valsts iestādē, bija jāliek latviešu valodas eksāmens. Viņš aizgāja un nolika to. Tā kā, tas, protams, tā ir skarba prasība, bet tāda tā bija. Ну, а почему литовцы по-другому поступили?
Nu, tas jums, jā, tad jūs uzaiciniet nākamreiz Lietuvieti, un viņam uzdodiet Я šo постоянно мучаю этим jautājumu. вопросом и министров литовского правительства, и послов, которые в Риге работали. Ну вот вы же наверняка задумывались. У них, так сказать, одно Jā, nu, es решение было, в domāju, Латвии ka другое. zinām nozīme, protams, vienmēr ir tam, ko vislabāk varētu izstāstīt matemātikas zinātņu doktors Kārlis Šadurskis, ir šīm proporcionālajām То есть attiecībām. слишком много русских в Латвии. Вот было бы меньше, было бы все в порядке. Jā, nu, tur atkal vēsture vainīga. Jo, redziet, 59. gads, es nezinu, jūs kādreiz esat runājis par 59. gadu. Прямо про 59-й? Jā. Вот отдельной программы не было, но Bet хотя... pamēģiniet, tā ir ļoti interesanta tēma. Kas tad notika 59. gadā, kad tika represēti 5000 latviskas izcelsmes komunisti? Viņi tika izsūtīti projām, jo Hruščovam bija nepieņemama tāda nacionāla komunistiskā ievirze, kas šeit veidojās. Jā, tieši tā. Un pēc tam šeit atvērās gandrīz, milzīgu cilvēku masu ieplūšanai. Un es domāju, ka arī šeit Latvijā dzīvojošiem citautiešiem būtu labāk, ja latviešos nebūtu bijuši šī apdraudētības sajūta, jo apdraudētības sajūta nekad neko nav veicinājusi. Un tāpēc Lietuva droši vien būdama monoetniskākā valsts Eiropā šodien var atļauties to, ko neviena cita valsts neatļaujās. Jo vai jūs paskatīsieties uz Šveici, kur vispār pilsonība ir neātrāk kā pēc 13 vai 15 gadiem. Vai jūs paskatīsieties uz to pašu Vāciju, jo cik ilgi turkiem jādzīvo, jāstrādā Vācijā, lai viņi vispār uz kaut ko varētu pretendēt. Tā kā tie ir jautājumi, kas ir daudz sarežģītāki nekā mans personīgais vai jūsu personīgais liktenis. Вы считаете корректным сравнение турков в Германии с русскими в Латвии? Es to nedaru personīgā līmenī, bet es to daru kā lielu grupu salīdzinājumu, jo turki ir viena no lielākajām grupām, kas atrodas vienā citā valstī, tālu no savas etniskās dzimtenes. Ну и, то есть вы, соответственно, против второго референдума, который, возможно, будет, возможно, не будет, за нулевой вариант гражданства для нынешних граждан? Andrej, Спрашивать бессмысленно. Manām domām tas neko labi nevar atnest, jo viņš tikai sāsinās tās izjūtas, kuras mēs šeit pārdzīvojām referendumu laikā. Un ar mēs, es domāju, visi Latvijas iedzīvotāji, gan tie, kas bija par, gan pret, jo mēs vispār līdz nesenam laikam dzīvojām, es domāju, diezgan tādā labā un saskanīgā gaisotnē. После 90-го года вы имеете в виду уже? Jā, es tieši runāju vairāk par periodu jau no 2000. gadu. Es domāju, ka mums bija ļoti tā starpetniskā saskaņa tāda ļoti civilizēta un ļoti labā līmenī. Un pašlaik pēc ar šo referendumu mēs tikām iesviest atpakaļ tur, kur es domāju, ne Latvijas citu tautību iedzīvotāji, ne latvieši nav vēlējušies to. Так, а может, это и вы лично, как политика, ваша партия виноваты? В 2002 году Jaunais laiks во главе с Repše пришел к власти. Вы стали потом министром иностранных дел. Вы и ваши товарищи-политики проводили, может быть, что-то неправильное, что в негражданах, возможно, обиду какую-то разбудило. Nē, es tieši domāju, ka tas ir tie gadi, sākot kaut kur no 2000. līdz 2009. Kur mēs atradamies tādā ļoti labā un arvien izlīdzinātākā starpetniskā stāvoklī valstī. Ну и кто виноват, соответственно, если не единство и не Jaunais laiks? Es domāju, в расколе, в обиде, в невнимании. Cik tad vienotībā ir cilvēku un cik vispār politiskās partijās šeit Latvijā ir cilvēki. Es domāju, ka tas ir daudz plašāks un tas ir process, kurā līdzdalībnieks ir ik viens cilvēks. Un ikvienam cilvēkam šis jautājums ir sev jāuzdod. Arī man, protams. Вот вы сказали, нужно снять советскую шапочку, одеть латышскую шапочку. А если вот не хочет человек одевать латышскую шапочку, что с ним делать? Вот Мамыкин не хочет носить латышскую шапочку. Nu, tajā brīdī, kad es runāju par to latviešu cepuri, es nedomāju, ka jums viņi ir jānēsā. Es domāju, ka ir ļoti vērtīgi dažreiz mēģināt pasauli ieraudzīt, piemēram, laulāto attiecībās. Vīram ar sievas acīm un sievai ar vīra acīm. Jo tas palīdz saprast, kāpēc cilvēki rīkojās tā vai citādi. Un tiklīdz tu saproti otra cēloņus, cēlonību, tu arī pats var rīkoties citādāk, jo tu spēji prognozēt un analizēt. Un tas bija galvenais, kāpēc es šo tēlu lietoju. А почему вот в латышах есть это чувство обиды, как вы говорите? Государство их
язык государственный их, Es neteicu, страна в НАТО, es страна в Европейском Союзе. Abidi. Ну, es lietoju apdraudējumu. Угроза такая, да, вот, Jā. вот опаска даже, может быть, какая-то Ну, существует. Что... А почему она существует? Ja jūs Русские реально paņemtu, здесь меньшинство. Это меньшинство, которое, так сказать, и совсем не скоро при нынешних показателях демографии станет большинством. Вообще не скоро. Почему есть вот это вот чувство угрозы? Pirmkārt, es vēlreiz gribu teikt, ka tātad es runāju par apdraudētības sajūtu, un tā piemīt, manuprāt, ļoti daudzām mazām Austrum Eiropas tautām. Izņēmums varbūt ir poļi, kas ir daudz miljonu nācija. Un tā nav saistīta konkrēti ar Krieviju. Es drīzāk domāju, ka tā ir saistīta, es to apzīmētu ar vārdu vēstures pārbaudījumu. Jo tas, kas ir noticis Eiropā starp Vāciju un Krieviju 20. gadsimtā, tas ir bezprecedenta asins izliešana. Un pēdējā tāda grāmata, ko es lasīju, un manuprāt, viņi ir pārtulkot latviski, es nezinu vai krieviski, tā ir Timotija Snaidera grāmata, kas ir uzrakstīta tieši par šo teritoriju, sākot no Pirmā pasaules kara. Un tad, ja tautas zaudē tik daudz tuviniekus, kā tas ir noticis šajā starpkara periodā, un arī vēl pēc tam, līdz pat Padomju Savienības sabrukšanai, tās ir traumas, kas paliek ļoti dziļi. Jo es domāju, arī tā apdraudētības sajūta rodās tieši no tā, ka, lai kuru ģimeni jūs nepaņemtu Latvijā, Igaunijā, it īpaši Polijā, kur sevišķi daudz upuri bijis. Viņi var parādīt ģimenes albumu un teikt, jā, viņš gāja bojā tur, tas bija nacisti, viņu noslepkavoja, tas bija Sibīrijā, tas gāja Varšavas sacelšanās bojā. Un tas rada jā, es domāju, ka tā ir trauma, kas dzīvo ļoti ilgi. Jo, piemēram, arī manī dzīvo šī Sibīrijas trauma. Es pati jau tikai labu pieredzēju, jo es biju mazs bērns, mani vecāki mani mīlēja un pasargāja no visu. Bet caur maniem vecākiem, ja, un caur to neizsakamo gaisotni, kas valdīja manā mājā, ka nekad nevienu vārdu par politiku nerunāja. Ziemassvētkus pārtrauc svinēt, lai es nedodu Dievs neuzsauktu nelaimi, ja, jo bija Hruščova laiks un cīņa pret reliģiju. Un daudz tādas lietas, un es domāju, ka tas iesūcās nākamajā paudzē. Mans mazdēls, tas ir brīvs no tā viss. Viņā absolūti nav ne vairs šīs apdraudētības sajūtas konkrētās, kas ir man, ne kaut kāda tur vēsturiskā pārdarījuma sajūta. Viņš ir jauns cilvēks ar skatienu nākotnē. Давайте закончим все-таки Японией. Все-таки вы первый вице-спикер в делегации Европейского парламента по отношению с Японией. За что вы, даже вот не могу сказать, любите эту страну, но что вас по-хорошему удивляет в Японии, которая тоже и пострадала много в 20 веке, и, так сказать, есть проблемы политические, в том числе с Россией, территориальные и так далее. Вот что вам, как политику, больше всего бросается в глаза политически, да, в современной Японии? Nu, tur man jāsaka atkal, ka aizbraucot uz Japānu, tiklīdz esmu ārpus oficiālā, es noņemu to politiķu cepuri, un es atgriežos pie savas jaunības, mīlestības, mākslas un kultūras. Ziniet, manās acīs Japāņi ir pārāka civilizācija. Tā gandrīz vai nav zemes civilizācija. Jo tā izsmalcinātība un pietāta vienam pret otru, kas pastāv Japānas sabiedrībā, es domāju, mēs esam mežoņi salīdzinot ar viņiem. Ja? Cik ārkārtīgi jūs variet Tokijā staigāt, jūs neatradīsiet nevienu cigaretes galu nomest. Ja? Un tas viss notiek dabīgi, bez jebkādām piespiedu metodēm. Bet runājot jau par to, kā tas pārvēršās ekonomikā, es domāju, ka arī šī pareizā proporcija starp kopuma interesēm un individu interesēm ir tā, kas arī nodrošinājusi ir ne tikai Japānai, bet arī Dienvidkorejai un tagad arī Ķīnai, bet tur ir cita veida problēmas, ja? Milzīga ekonomisko izaugsmi. Jo tur cilvēki nav, manuprāt, tik egocentriski, kā kopš apgaismības laikmeta mēs esam Eiropā. Runājot par to, ko es uzskatu par ļoti svarīgu savā darbā,
Es ikreiz arī tur esot, es izmantoju iespēju, lai iepazīstinātu ar kādu no Latvijas svarīgajām jomām un tādējādi veicinātu Japāņu intereses par Latviju. Es, piemēram, es tikos vairāk kārt ar Automoto asociācijas prezidentu. Viņi pamatīgi iepazīstināja Latvijas loģistikas iespējām, lai Latvija varētu izmantot transporta vajadzībām, vai tas būtu uz Austrumu Eiropu, vai tas būtu arī uz Krieviju. Es plānoju tagad rudenī, kad būs nākamā delegācija, tikties ar elektroniskās asociācijas prezidentu, jo tomēr Latvija ir sasniegusi ievērojams panākums atsevišķos precīzos nišas produktos, ja, programmēšanā. Un tas ir tieši tas, ko tur Japānā meklē. Eiropas Savienība un Japāna nekā nevar uzsākt sarunas par brīvo tirdzniecības līgumu. Un es, protams, piedaru pie tiem, kas uzskata, ka tas ir jādara, jo tas pavērs milzīgas iespējas mums, jo Japāņi ir arī apsolījuši atteikties no veselas virknes beztarifu barjerām, kas neļauj īsti vai mūsu farmācijas produktiem vai automašīnām un tā tālāk brīvi iet Japānas tirgu. Taču savukārt Eiropas auto lobijs tik spēcīgi ir pret to, ka ar absolūto balsu vairākumu šajā sesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar ieteikumu vēl neuzsākt tirdzniecības sarunas. Nestoties uz to, ka virkne Japāņu delegācijas cilvēku, es tā skaitā, mēs aicinājām to nedarīt, jo nevar ar valsti, kurai ir tādas pašas vērtības kā mums, kas ir 4. spēcīgākā valsts pasaulē, apieties tā, kā mēdz apieties ar trešās pasaules valstīm, izvirzīt noteikumus, tad, kad tos noteikumus изпилд, tad изvirз nākamos noteikumus. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что весь этот час вы были в студии Латвийского 5 канала. Всего самого доброго. Paldies. Это Сандра Кални, это депутат Европейского парламента, в прошлом глава МИДа, а если копнуть уж совсем глубоко, то один из первых людей, который работал в Министерстве иностранных дел, руководил службой протокола и не только. В общем, еще раз бы встретиться, да, и другие периоды вашей биографии. Вполне с удовольствием я бы послушал ваш рассказ об этом. Спасибо еще раз. Я прощаюсь с вами. Всего самого доброго. Не переключайтесь. В 10 вечера, вечер at 22. Оставайтесь на 5. Стиль ведущих от салонов красоты Дзинтрекс.